Pagājušajā reizē mēs iesākām Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu un runājām par šiem pēdējiem es esmu vārdiem, kas ir mums no šajā Jāņa evaņģēlija 7 vārdi pieminēti Jāņa evaņģēlijā, kur pēdējie, kas veido šo noslēgumu par patiesu un dzīvu vienību starp ticīgo un Kristu, kur Kristus ir vīna koks un ticīgie ir zari, kas nes labus augļus, kuriem jāpacieš arī vīna dārznieka nazis, ar ko viņi tiek šķīstīti, kur liekais tiek paņemts nost. Un runājām arī par to, ka šis nazis, ja tā var teikt, ja varētu teikt, zobens ir vārds, par kuru, ja es teicu, jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Tātad šis Dieva vārds, viņš šķīstī, bet tādā veidā, ka kaut ko nogriež nost, un kaut ko atņem un kaut kam arī atrais. Kā apusgriezīgs zobens pāršķeļ sirdi un dvēseli un smadzenes un sirdžu domu tiesnesis tanī ziņā. Tad vēl mēs runājām par to, kā šis īpašais evaņģēlija uzsvars visos šajos es esmu vārdos, kur Jēzus sev atklāja nevis kā tiesnesis vai kā godības ķēniņš, kas viņš arī ir, kā mūžīgais Dievs, kā visu varenais, kā kungs, bet kur viņš sevi atklāja kā brīnišķīgu žēlastības avotu, kur viņš ir devējs, kur viņš bez atlikuma ir tāds, kas dod mums un kalpo mums, un mēs esam šī ziņā pasīvi. Un tas centrālais vārds, kas to izsaka, ir palieciet. Palieciet manī, un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Tā tad ir jāsaprot, ka šī palikšana Kristū notiek caur ticību, kad mēs paliekam tur, kur viņa vārdi skan un kur šie vārdi mūsos darbojas šķīstīdami. Un tad, ja mēs paliekam Kristū caur ticību, tur, kur skan viņa vārds un kur viņa sakramenti tiek dāvāti, tad arī viņš paliek mūsos. Un viņš to salīdzina ar vīnkoku zariem. Un mēs runājam, ka šie zari, arī tā varbūt tāda neliela nianse, ir kā tādi podzari, jeb šīs te vīna koka stīgas, kā mēs lasījām tajā tulkojumā vecajā derībā Ecihiela grāmatā, arī 15. nodaļā par vīna koku. Un ka šī stīga ir, varētu teikt, tā saugus ar koku, ka vēl citādā veidā to apostols Pāvils ir izteicis, ka Kristus ir galva, mēs esam miesas locekļi. Tik dziļi mēs esam ar viņu saistīti. Tik dziļi un tik cieši. Un tikai paliekot šajā saistībā, tur, kur viņa vārds uz mums runā, kur sakramenti mums tiek doti, kur žēlastība plūst uz mums, tur mēs varam arī nest daudz augļus. Neatraudamies, bet tikai palikdami. Un tālāk no 5. panta mēs lasām. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Tos savāc un met ugunī un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu
un kļūsiet mani mācekļi. Nu, šie brīnišķīgie vārdi, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu. Un tālāk ir šis jo. Bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Un te, ja mēs varētu to ainu kaut kā paplašināt par vīna koku un viņa zariem, un tur tālāk ir runa par to, ka zari, kas nepaliek viņā, tie sakals, tos izmet ārā, un tie tiek sadedzināti. Ka zars, it kā viņam viss ir. Viņš saņem sulas no stumbra. Viņam ir lapas, viņam varbūt tur ir ziedi, aizmetušies augļi. Bet tikko viņš ir atrauc no stumbra, viņš nevar neko. Bet tas ir attiecināms uz mums, uz mācekļiem. Bez Kristus mēs neko nevaram. Tas nav par neticīgo pasauli, par bezdievīgiem ļaudīm, pateikt, tu bez Kristus nekā nevari. Nē, bet tas ir sacīts par mācekļiem, par tiem, kas tic, par tiem, kas ir atzinuši, par tiem, kas jau ir tapuši par zariem. Bez manis, viņš saka, jūs nenieka nevarat, neko. Un tas ir pamudinājums spiesties pie viņa ciešāk klāt, palikt pie viņa kā zars, pie vīna koka, lai mēs nebūtu aizlauz zars, lai mēs cieši ar ticību pie viņa turēdamies, tiešām atkal tiktu atjaunot, un ja kaut kas ir drusku aizlauzts, atkal, ka tas var sadzīt. Nu, ir taču kādreiz, kad zars aizlūst, tad viņu atstutē, un viņš pieaug, un ir zari, kur vispār turas tikai uz stutēm. Te mēs te runājām pagājušais ļoti labi, ka tāls bija, viņš ļoti labi mums pastāstīja, pēc kā var pazīt ziemas laikā, ka tā ir ābele. Viņš saka, pēc zariem, zari uz leju, tāpēc, ka tie augļi ir novilkuši to zarus uz leju. Uzreiz ābeles tas zarojums jau ir atpazīstams momentā, ka tā ir ābele. Jo viņai vissmagākie tie augļi ir, ja. Un viņš var, tur kādreiz ir atstutēt, un tā, kādreiz ir grūti to nest, kādreiz jau arī tāpēc, un parasti jau tā, lai mēs neaizlūstam, tas vīna dārznieks, mūsu debesu tēvs, arī noņem drusku vairāk, kā saka, no tā zara. Kā arī dārznieks kādreiz, kad viņš zina, ka tai ābelē tur būs pārāk smagi, viņš jau pavasarī tur nogriež tik, cik vajag, vai rudenī jau iepriekšējā. Ja? Tātad šeit ir tas svarīgais, ka visu laiku mūsu skatījums ir uz Kristu, mūsu ticība ir vērsta uz Kristu, jo bez viņa mēs tiešām nenieka nespējam darīt. Viņš ir mūsu spēks, viņš ir mūsu taisnība, viņš ir mūsu gudrība, viņš ir mūsu dzīvības avots. Mēs nevaram citādi tikt glābti, kā tikai palikdami kā Kristus miesas locekļi, kas barojas no tā, kas nāk no galvas, kas ir visā šajā Kristus ķermenī, baznīcā, tās lietas, kas ir kopīgas. Bet viss pārējais, visā tā ķermenī ienāk viss caur galvu. Un Kristus ir galva, dzīvā galva. Un tāpat arī viņš ir tas vīna koks stumbrs, un mēs esam tie, kas nesam augļus. Un tālāk viņš saka, ar to mans tēvs tiks pagodināts, godā celts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Redziet, mēs runājām, ka Dievs varētu teikt, no visa tā, kas viņš ir un ko viņš ir pasaules radītājs un uzturētājs, tas galvenais viņa mērķis šai pasaulē un galvenā šī Dieva darbība ir, ka viņš ir vīna dārznieks, kas kop šo vīna koku, kas ir viņa dēls, darbojas ap viņa zariem. Un ar ko tad top dārznieks godā celts? Ar to ražu, ko nes
tie koki, tie stádi, kurus viņš ir audzējis. Un šis ir vīndārznieks. Ar to viņš to pagodināts, ka nabaga grēcinieki, kādi mēs esam, pazušanai lemtie, ka mēs topam par Dievu bērniem un mūžībā būsim viņa dēlam līdzīgi. Viņam līdzīgi. Tas ir to Dievs tur par savu godu. Un vispārējais ir zem viņa goda. Un te nu mēs esam pie šīs lielās pestīšanas drošības, ka Dievs mūs nekad nepametīs. Jo tas būtu zem viņa goda. Zem viņa goda būtu dot mums dāvanas, kas neietiecas mūžībā. Zem viņa goda būtu dot dāvanas, kas pieder tikai šai pasaulē. Jā, viņš arī tās dod, bet tādēļ, lai uzturētu mūs pie tām dāvanām, kas ietiecas mūžībā. Kādreiz man nāk prātā tāds, varbūt tāds nepārāk veikls, tāds salīdzinājums vai aina. Runājot par Dieva svinīgiem apsolījumiem, kā saka Jānis. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis, mūžīgā dzīvība. Ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, jūs paliekat dēlā un tēvā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis, mūžīgā dzīvība. Cik svinīgi tas ir pateikts. Es saku, zem Dieva goda būtu dot kaut ko mazāku. Viņš ir mūžīgais Dievs. Tas ir tāpat kā, ja cilvēks, es nezinu, labi, vai kādi ir dzirdējuši tādu vārdu debirs? Lielākais dimanta raktuvju īpašnieks pasaulē. Viņš tur ķep uz visiem pasaules dimantiem. Un iedomājieties, ja viņš tagad apsolītu kādam cilvēkam, tu man esi ļoti dārgs, es tev uzdāvināšu brīnišķīgi briljantu kaklarotu. Vai, gredzenu, vai, vienalga ko, brošu, vai, es nezinu ko, pilnu lādi vai pilnu maisu ar dimantiem, ar briljantiem. Un tagad viņš uzdāvina to maisu un te viss izrādās stikliņi. Vai, piemēram, Juris Balodis uzdāvinātu jums mākslīgā medus burciņu. Neiespējami. Teikt, es tev atnesīšu medu. Un atnes. Tas ir neiespējami. Bet ja mēs runājam šeit tikai par cilvēkiem, tad šeit Dievs, kas ir solījis mūžīgo dzīvību, tas ir zem viņa goda, un Kristus saka, ar to viņš tom godā celts. Nevis ar to, ka zvaigznes spīd un galaktikas, kas saka, tur visas smuki, tur, ko viņas tur dara, ar to dara, pēc viņa pavēlēm. Bet ar to, ka nabaga grēcinieki top Dieva bērni, ka viņi ellē lemtie saņem mūžīgo dzīvību. Ka velns, kas ir sacījis, tāds jau tas cilvēks ir, ko tad no viņa var gribēt, ka viņam jāpaliek kaunā. Ka viņš ir nogrūsts no debesīm, kur viņš apsūdzējis mūsu brāļus un māsas dienām un naktīm. Ar Kristus uzvaru nogrūsts no debesīm. Tiek kaunā likts un Dievs godā. Tas ir Dieva visaugstākais gods, ka viņa dēls daudzus bērnus ved uz debesīm. Ka viņš tāpēc ir tapis mums brālis un visā līdzīgs tikai bez grēka, lai daudzus brāļus un māsas vest uz debesīm. Un Dievs saka, tas ir tas, kādēļ šo pasauli radīju. Jeb, kā saka mūsu teologi,
mērķis, kādēļ pasaule radīta, ir cilvēks, bet cilvēks radīts Dieva godam. To mūsu dogmatiķi tā ir skaisti noformulējuši. Un tas ir, varbūt līdzīgi kā teikuši arī citi, tur Kalvins ir teicis, viss ir radīts Dieva godam, bet arī drusku citādi. Viss ir radīts cilvēkam un cilvēks Dieva godam. Visa pasaule ar visu to, kas tur ir. Nevis cilvēks ir radīts zvaigžņu dēļ, bet zvaigznes cilvēka dēļ. Nevis cilvēks radīts kalnu, upju, okeānu un visas citas dzīvās radības dēļ, bet visas šīs lietas ir radītas cilvēka dēļ, bet cilvēks Dieva godam. Tur, kur viņš ticībā atgriezts, kā vīna zars pie Kristus īstenā vīna koka uzpotēts, daudz augļus nes mūžīgai dzīvībai. Un šie augļi paliek. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, jeb godāts celts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Šeit atkal es gribu atgādināt vienu lietu, par ko mēs esam runājuši. Vārda godība īpašo nozīmi Jāņa evaņģēlijā, un Jāņa evaņģēlijs ir visjūdeiskākais no evaņģēlijiem. Pēc savas būtības un teoloģijas vecās derības tie tēli un domas un vārdu nozīmes Jāņa evaņģēlijā ir saglabātas tieši tādas, kā vecā derība runā par Dievu. Un daudzas lietas, kā mēs runājam sākumā, Jāņa evaņģēlijā nevar saprast, nezinot jūdeismu. Un pat tādas netik labi zināmas jūdeismu mācības. Jā, arī Mateja evaņģēlijs, bet Jāņa evaņģēlijs jo īpaši. Vārds godība vai gods nenozīmē, šis vārds doksa grieķu valodā te lietots, viņš nenozīmē kā pie pagāniem un te grieķu kultūrā, gods tas ir viedoklis un attieksme, ko kādi par kādu izrāda vai izjūta. Gods tas ir, ka visi tevi ciena, tas ir gods, jo viņiem ir viedoklis par tevi pagodinošs. Ja? Jūdais šī vecās derības izpratnē, kur ir nevis doks, tur šis vārds doks ir kā tulkojums vārdam kavod. Jeb kavod, tas ir verbs, kas nozīmē būt smagam, nozīmīgam. Un tas nav saistīts ar kaut kādu viedokli, kas ir kādiem citiem cilvēkiem vai citiem par tevi, bet tas ir tas, kas tev ir, tas galvenais, kas tev pieder, tā bagātība, tā mantība, kas tev ir. Piemēram, vērojiet lilijas, ne tās pļauj, ne tās vērpļi, ne tās auž, bet arī Sālamans savā godībā nebija apģērbts kā viena no tām. Tātad savā bagātībā, savā nozīmīgumā, savā visā gudrībā, savā visā, kas viņam bija. Viss, kas bija, tas, ar ko viņš bija, smags vai, kādreiz pirms 90. gados latvieši teiktu biess. Ja? Un tātad, tas var pat nevienam nebūt zināms, varbūt. Tas pat nav viedoklis, kā cilvēki to domā. Bet tas ir reālā vara, reālā bagātība, reālā gudrība, reālais pamats. Jā, un tad tas atklājas, un tad ir arī tas, ka kādi tev vērtē, godā un tā tālāk. Bet jūs redzat, ka tas uzsvars ir netik daudz uz to, kā citi tevi godā, un tas var būt tukšs gods. Bet šī godība, kas te ir, viņa nekad nebūs tukša,
jo tas pamats viņai ir vērtīgs, nozīmīgs. Nedomājieties, un Dievam taču kā? Viņš taču ir visu varens, viņš pasaka un top. Tur jau vajadzēja būt tai godībai. Bet te ir teikts, mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsit mani mācekļi. Dieva gods ir kas? Vecāku gods kas ir? Viņa bērni. Tāpat Dieva gods ir viņa bērni, kas savu Kristu. Kas savu Kristu ir tapuši. Un nes augļus. Un atcerēsimies atkal vēlreiz pavisam īsi. Augļi ir tas, kas nav vajadzīgs pašam, bet augļi ir tas, kas ir vajadzīgs citiem. Augļi vienmēr ir priekš citiem. Augļi nav nekad priekš sevis paša. Ābelei nevajag ābolus. Jā, viņai varbūt vajag sēklas, varbūt arī tāpat ļoti labi par sevi prot parūpēties gan daži, gan ērkšķi, jo tur arī ir sēklas un viņi, kas saka, pēc sevis atstāja pēcteči, bet auglis ir kaut kas vairāk. Jā, viņā ir sēkla, bet auglis nav priekš pašam, nav tik priekš zemes utnāšana, bet priekš citiem. Protams, ka cilvēks iemanījies arī graudaugus, kas saka, izmantot, kur tā kā augļu nav, bet ir sēkla, kas ir ēdama, teiksim tā. Jā. Bet vispār, jā, augļi ir tā doma. Dievs radīja augus dažādus un tādus, kas nes augļus. Arī tie īpašie. Un tie aug dārzā. Priedes, egles, tās aug mežā. Viņas nenes augļus. Bērzi. Jā, mūsu dārzā gan neraug bērzi, bet tas ir tā smukumam vairāk. Jā. Un arī priedes aug mums diezgan daudz dārzā, un pat ozoli un tā tālāk, un kļavas mūsu draudzes baznīcas dārzā. Bet, ja mēs runājam par dārzu, kas nes augļus, tad tur ir tie īpašie augi, kas nes tos augļus. Tie īpašie. Līdzenes dārzā bija tādi, kas nes augļus? Tas ir labs jautājums, jo Dievs stādīja tādus, kas nes dažādas augļus. Jā. Mēģināsim vēlreiz uzmanīgi izlasīt, lai tā kā neiebraukt kaut kur drusku tādos neceļos. Jā. Tā. Un kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no Ēdenes un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai, un dārza vidū bija dzīvības koks un labu un ļaunu atzīšanas koks. Tātad es domāju, ka šeit ir, kas tīkami skatam un labi ēšanai, te ir augļu koki. Tādā ziņā grūti mums iedomāties, ka tur priedes un eglis. Tātad tas bija īpašs dārs, kas bija ārpus visas radības. Un Dievs lika tur cilvēku, tajā augļu dārzā, ja tā varētu teikt. Ja? Gan jau tur puķis arī bija, bet kad tur lika cilvēku, lai viņš kopj un sargā. Ja? Bet tas bija nošķirts no džungļiem, kur viss kaut kas bija. Skaists, viss kaut kas bija tur, protams. Ja. Bet arī džungļos, protams, augļu koki un tā, un viņi tur ir atrodami. Nevienmēr cilvēki viņiem tiek klāt, bet tad pērtiķi vismaz tiek un tā. Tā kā, tad tur var saprast, ka tie ir tā kā vairāk, pieminēti ir augļu koki. Vai tur bija kādi dekoratīvie? Es pieņemu, ka bija, bet tas ir mana brīva fantāzija, nekas vairāk. Jā. Es tāpēc tā neesmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs tas kungs būs rīkojies tā kā
Juris un Vivita. Kā viņi rīkojas? Viņi audzē tikai to, kas ir arī praktisks, nu, tādā ziņā, vai ne tā? Puķis viņiem ir podos, kas karājas ap māju, jā? Nu, ir jau pa kādai, jā, tā jau ir. Bet, nu, katrā ziņā kaut kādas tādas visādas kokus krūbus, kas tikai košumam, nu, tā kā viņi tur tā kā neatzīst un tādā ziņā. Savā teritorijā. Nu, jā, tā ir viņu, tas ir tas piegājiens, ko man Juris ir tā kā arī tādā veidā tādu izteicis, nu, kaut kā tā, jā. Nu, protams. Es jau nesaku, ka es tā rīkotos, kā viņi, es tikai saku, ka, nu, tie ir tādi cilvēki, kurus es zinu. Nē, to es neteicu, ka Juris mūsu tā kā vairāk uz to, jā. Bet, ja jau košumam un skaistumam, kas var būt skaistāks par ziedošu ābeļu dārzu vai ķiršu dārzu? Nu, kāpēc nevar apvienot to skaisto ar to noderīgo? Nu, viņi tā to uzskata. Nu, pat... Nu, Jāņoga krūms diezgan smuks izskatās, kad viņš tā bagātīgi zied, vai ne, un tā, nu, vai upeņu, vai nu, taču tā ir, vai ne, un taču kartupeļus kādreiz taču lika vāzēs tos ziedus, vai ne, un tie bija ļoti modes ziedi savu laiku, un tādā ziņā, nu tad kāpēc zem aizņemt ar tādiem, kur ir smuki, bet nepraktiski, var aizņemt tādiem, kas ir smuki un praktiski, nu tādā ziņā. Nu tā pieeja tāda. Jā. Nu jā, redz kā ir. Augļi citiem, ne kokam pašam. Nu lūk, tātad mācekļi nes augļus, tas nozīmē, ka viņi dzīvo tajā Dievu mīlestībā, kas ir pret viņiem, jo Dievs ne jau priekš sevis, ka viņam vajadzētu to cilvēku vai vajadzētu šo te radību priekš viņa paša, ka nu, viņš tā kā šo radību radījis tāpat kā cilvēks dārzu stādījis, lai tur būtu kartupeļi, ko viņam ēst, lai viņš nenomirtu badā un labība uz lauka, ko kā saka, lai varētu maizi cept. Dievam nav tā vajadzīga radība. Ja? Viņš to ir devis cilvēka ziņā, cilvēka labā, cilvēka dēļ, bet tur šai Dieva mīlestībai tālāk ir jāiet uz cilvēku, kā pestītājs to tālāk saka, kā tēvs man ir mīlējis, 9. pants, arī es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Un... Kā tas neskan vecajā tulkojumā, 9. pants, vai Raimondam ir priekšā? Jā, kā tas tēvs mani mīlēja, tā, es arī zinu, esmu mīlējis. Nu tad tieši tāpat arī skan, jā. Jā, tas tad, jā. Jā, tas tā arī, lai paliek, es tur, Nu lūk. Tātad, kā tēvs mani mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Un te ir atkal jāapstājas. Tēvs ir mīlējis dēlu, viss viņam nodevis, bet arī sūtījis dēlu šai pasaulē, krusta nāvē, lai viņš kļūtu mūsu pestītājs. Viņš ir devis visu. Viss, kas pieder tēvam, pieder dēlam. Viņš visu viņam dod. Bet dēla mīlestība, kas no šīs tēva mīlestības izaugusi, ir tāda, ka visa viņa dzīve ir kalpošana mūsu pestīšanas labad. Šī ziņā jāsaprot tā mīlestības saistība ar bauslību un ar evaņģēliju. Mums, kā luterāņiem, ir tīpaši. Mīlestība, ko parādīja Jēzus, bija viņam vislielākā bauslība un kalpošana. Viņš atdeva sev pašu par Dievam tīkamu upuri,
lai mēs varētu dzīvot. Viņš vēl aizvien mūs mīlēdams, ko tad dara? Viņš nesaka tā, es esmu to savu mīlestības darbu beidzis, izdarījis, pie krusta miris, augšām cēlies, sveiki dzīvojiet tālāk laimīgi. Nē, viņš aizvien vēl mūs nes. Viņš ir augšām cēlies, lai Tēva priekšā mūs aizstāvētu. Lai viņš paliktu kā šis vīna koks un mēs zari mūžīgi. Tas turpinās. Vai tas varētu būt bez mīlestības iespējams? Piemēram, vai būtu bez mīlestības iespējams kādam cilvēkam tā kalpot, kā māte kalpo savam bērnam vai saviem bērniem? Nebūtu. Tas nebūtu vienkārši iespējams. Bet bērnam tas visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Viņš nav ne pelnījis nekā, viņš ir tikai saņēmējs. Tāpat šī tēva mīlestība, kas dēlam nodod visu un lepojas ar savu dēlu un saka, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts, un tomēr viņu sūta nāvē mūsu dēļ, tas iededz arī to dēlu mīlestību uz mums, ka viņš ir mūsu pestītājs, un nevis pagātnē pestītājs, nevis ar kaut kādu vienu darbu, kuram nav turpinājumu, bet kas ir varens darbs, liels darbs, viņš pie krusta ir miris, jā, bet tā ir pagātne. Nē, tas viss turpinās vēl šodien. Tā kalpošana mums, kur viņa krusta nāves un augšām celšanās spēks, caur viņa miesu plūst uz mums. Viņš vēl aizvien ir ar mums nodarbināts, un debes Tēvs arī ar mums ir nodarbināts. Un tāpēc viņš saka, ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. Šeit ir šī palikšana viņa baušļos vai viņa pavēlēs. Baušļi ir Dieva pavēles. Un šeit atkal mums ir jāpietuvojas tuvāk un jāsaprot, ka ir Dieva pavēles un šīs Kristus pavēles, kurās viņš liek palikt, ir divu veidu. Baušļi un evaņģēlijs. Piemēram, ja viņš saka, bauslību sludinādams, mīliet savus ienaidniekus, tā ir tīra bauslība. Ja viņš saka, ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visus tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, vai kam jūs grēkus piedosit, kā Tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie taps piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Tā arī ir pavēle. Bet tā nav bauslības, tā ir evaņģēlija lieta. Piedot grēkus, kristīt, svēto vakarēdienu izdalīt, evaņģēliju sludināt. Jā, tā ir pavēle. Bet viņa nav pavēle, ar kuru mēs kaut ko nopelnām, bet tas ir iedibinājums, ar kuru mēs kaut ko saņemam. Tāpat atšķiras bauslība, kad māte saka savai meitai, ej nomazgāt traukus, vai kad māte saka savam bērnam, ej un paēd. Pilnīgi atšķirīga lieta, vai ne? Viena ir tur, kur tev ir jādod, jādara, otra tev tur, kur jāsaņem. Un gan vienu, gan otru lietu Jēzus šeit ietver tajos, ja jūs paliekat manos baušļos, ja jūs paliekat manās pavēlēs. Bauslības un evaņģēlija. Jo ir tāds konteksts, kur mēs arī evaņģēliju saucam par bauslību, ja pavēli. Ticības bauslība. Ticības pavēle.
Proti, ka Dievs noteiktā veidā iedibina vārdu sludināšanu ar pavēli, evaņģēlijas sludināšanu ar pavēli, kristīšanu ar pavēli, svēto vakarēdienu ar pavēli, grēku piedošanu ar pavēli. Bet tā nav bauslība, tas ir evaņģēlijs. Tur mēs esam saņēmēji. Jā, tas ir pavēlēts, tas ir iedibināts, bet ja mēs sapratīsim tikai bauslības nozīmē, ka Jēzus šeit runā, ja kas paliek, ja jūs turēsit manus baušļus, paliksiet manā mīlestībā. Šis vārds mīlestība parāda šīs abas lietas, gan bauslību, gan evaņģēliju. Ja jūs turēsit manas pavēles, manas baušļus, un tur ir gan bauslība, gan evaņģēlijs. To vienmēr vajag redzēt un saprast. Tur nevar tā viegli pāriet rakstīts baušļi, tad tikai 10 baušļi vai tad kaut kā tā. Tātad viņš runā par mīlestību. Viņš saka, to es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tālāk viņš 17. nodaļā par to lūdz. Ko viņš saka, bet tagad es eju pie tevis un šo visu runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās, viņos to pilnīgs. Tātad šeit viņš runā, lai mans prieks būtu jūsos, jūs prieks būtu pilnīgs. Dārzniekam ir prieks par savu dārzu, un prieks viņu kopt. Prieks redzēt augļus. Bet arī dārzam ir prieks augļus nest. Un cik priecīgs ir cilvēks, kad viņš ar prieku var dzīvot mīlestībā un mīlestībā kalpot otram, cik brīvs viņš tad ir. Viņš nav zem bauslības, viņš ir zem evaņģēlija. Viņš ir priekpilns un tas nav viņam nekas grūts, tas ir mīlestībā darīts. Cik kādreiz cilvēks, kas uz sevi vērsts, cik grūti viņam ir. Nav jau smagākas nastas cilvēkam, kā viņš pats sev. Nav smagāks. Bet, kad viņš tiek no tā vaļā, tad nekas viņam vairs nav par grūtu. Ja viņš tiešām, tajā Dieva rokā būdams, ticībā, nesdams mīlestības augli, var kādam kalpot, kaut kā paliek viegli, ka viņš vairs uz sevi pašu tā neskatās. Viņš var kalnus gāzt citreiz. Bet citreiz viņam pirkstu pakustināt grūti, ja viņš pats sev nesams un pats sev tik mīļš un pats sev centrā. Tā viņam ir grūti pat pirkstiņu pakustināt. Bet viņš jau tā ir tapis brīvs, tad viņam nav grūti arī citreiz kalnus gāzt, kā mēs to sakām. Kā mīlestība iedvesmo un kā viņi dara priecīgi un brīvi. Un, protams, vēl jau vairāk Kristus mīlestību. Mans bauslis ir mīliet citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Šeit ir pestītāja brīnišķīgā pārmaiņa, kur viņš savus mācekļus īpaši uzsvērdams uzrunā par draugiem. 20. nodaļā viņš viņus sauks par brāļiem, šeit par draugiem. Tad kalpi, draugi, brāļi.
šis bauslis vai šī pavēle ir mīliet citu tāpat, kā es jūs esmu mīlējis. Šī ir viena grūta lieta, vismaz pirmajā brīdī noteikti. Kā tad, viņš ir devis bausli mīlēt. Bet kā es varu savai sirdī piespiest mīlēt? Kā es varu tagad, taču nevar sirdī pavēlēt. Vai mīlu, vai nemīlu. Ja? Bet ir vērts ar to pacīkstīties, jo mēs mīlam ko? To, kur mēs esam daudz darbojušies. Vai dārznieks, kāpēc viņš mīl savu dārzu? Viņš ir daudz ieguldījis. Kur mēs tā iedomājamies, kādu cilvēku mēs mīlam, mēs esam daudz pie tā darbojušies. Mēs esam ieguldījuši tur. Ja cilvēks, piemēram, ir ieguldījis, es nezinu, viņam patīk spēlēt hokeju, vai kur viņš ir daudz ieguldījis. Viņš mīl viņu, protams. Vai daudz ieguldījis viņu skatīdamies, viņš viņu mīl. Varbūt, ja viņš būtu vairāk ieguldījis cilvēkos, viņš viņus vairāk mīlētu nekā hokeju. Es ļoti vienkārši un varbūt tā nepārāk tā tie veiksmīgi tie salīdzinājumi, bet ir tā, ka to, kurā tu ieguldi, un jo tu vairāk ieguldi, jo tu vairāk to var mīlēt. Un Dievs šai pasaulē ir visu sevi ieguldījis. Un Kristus mūsu pestīšanas dēļ ir visu sevi ieguldījis. Un gribēdams mūs darīt laimīgus, viņš saka, mīliet citu. Jā, kalpojiet citam. Nevelti viņš vēlāk saka, nevienam nav lielākas mīlestības par to, ka kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, jūs darāt, ko es jums pavēlu, bet tur ieskan šis viņa upuris. Viņš atdod visu savu dzīvi, vēl arī mūžībā par mums. Viņš atdeva savu dzīvi, kā mēs zinām, ne tikai tur pie Golgātas krusta 2000 gadu atpakaļ, vēl aizvien viņš atdod savu dzīvību, savu dvēseli par mums, šodien mūs uzturēdams. Pie sevis kā zaras pie īstenā vīna koka. Viņš atdod visu bez atlikuma. Viņš ir vīna koks, mēs zari. Viņš ir maize, mēs ēdēji. Viņš ir gaisma, mēs redzīgie. Viņš ir durvis, mēs gājēji. Viņš labais gans, mēs avis. Viņš ceļš patiesība dzīvība, mēs tie, kas ceļu ejam, patiesību atzīstam un dzīvību iemantojam. Viņš ir viss mums. Un tur viņš saka, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Šis ir pants, kuram nodarīta liela pārestība, tāpēc, ka tas ir vienīgais pants, ko var teikt par karavīriem, kas cīnās un atdod savu dzīvību frontē, karā un tā tālāk. Es nezinu, ka nebūtu pareizi. Cita jau nav nekāda. Ko tad karavīriem iesteikt, pārkalsim zobenus par lemešiem vai neviens nemācīsies vairs karot vai ko tad viņam teikt. Bet šeit ir atdot dzīvību, mums arī tāda atdot dzīvību. Tāpēc viņš ir tāds noplicināts lielā mērā. Es saprotu, ka tiem nabaga mācītājiem, kad viņi iet karavīriem kaut ko stāstīt vai kādos piemiņas brīžos pie kādiem kapiem brāļu vai kā, tad viņiem nekāda cita vārda nav, ko viņi varētu Bībelē atrast. Šis ir tā kā pie rokas vienmēr. Bet to nevar salīdzināt ar to, ka kāds ir
kritis kaujas laukā, lai arī varbūt varonīgi, un to, protams, mums ir jāheroizē, bet šis vārds no tā ir, tā kā vairāk cietas, jo cilvēki bieži vien neiemācās paskatīties vairāk par to, kā viņi saprot atdevu savu dzīvību, par kaut ko. Par ideju, par dzimteni, aizstāvēdams augsti cēli, bet šeit ir ne tikai atdošana līdz pat krusta nāvei, bet arī došana līdz pat mūžības dienai pastāvīgi un atkal. Tas ir nesalīdzinām, tāpēc šis pants pie viņa tomēr ir jāapstājas vairāk, skatoties uz Kristu, uz to vienīgo izcilo darbu, kas dod pasaulē dzīvību. Un viņš ir teicis, es esmu to darījis vislielāko mīlestību jums labprātīgi, atdodams par jums un jums atdodams par saviem draugiem. Un jūs esat man draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Viņš saka, kalps nezin, ko kungs dara. Otrdien mums bija interesanta saruna pēc dievkalpojuma. Viens mūsu draugs brālis pēc dievkalpojuma, kad bijām saskaitījuši kolekti, stāstīja, ka viņš dienēja, kā padomu laikā sauc strojbatu. Jā. Un kaut kur Piemaskavā cēla kaut ko viņš nezināja vispār, neko, kas tas ir vispār, un viņš bija brigadieris, un viņam bija pakļauti tie celtnieki, un viņš kaut ko tur būvēja armijas vajadzībām. Un tad, kad viņš armiju beidz, viņam bija jāparakstās par to, ka viņš nekad nevienam ne pie kādiem apstākļiem nestāstīs, ko viņš ir cēlis. Protams, tas virsnieks pasmējās, tad viņš teica, jūs jau tāpat nezināt, ko, bet jums ir jāparakstās tagad. Ja. Tātad, kalps nezina, ko kungs dara, vai ne? Tādā ziņā tas pilnīgi redzams. Ja. Viņš kaut ko dara, viņam tur liek ķieģeļus mest, tur kādu sienu apmest, tur kaut ko tur mūrēt, kaut ko tur montēt. Un to jau viņš tā kā samūrēt un samontēt, viņš saprot. Bet ko viņš dara? Viņš maz nezina, kas tas ir. Viņš nezina. Bet beigās jāparakstās par to, ka viņš nevienam nekad nestāstīs, ko viņš ir cēlis. Viņš nemaz nezina. Jā. Tā kā viņš saka, kalps nezina, bet jūs zināt, es jums visu esmu atklājis. Un te ir mūsu kristiešu jāteic tā lielā cenšanās, paliekot Kristus draugiem viņa mīlestībā, caur viņa dzīvību dzīvodami, saprast to, kāds ir Dieva nolūks, ko Jēzus saka, es esmu darījis jums zinām, visu, ko dzirdēju no tēva, bet ja mācekļiem prasīt, vai jūs kaut ko esat sapratuši, viņi tā kā teikt, un tik vien tu esi no tēva dabūjis dzirdēt? Mēs neko nesaprotam, mēs vēl aizvien neko neatšķiramies no kalpiem. Bet Jēzus ir pateicis, un tāpēc mēs atkal un atkal griežamies pie Dieva vārda atpakaļ. Un katreiz mazliet vairāk saprotam, jā, tur ir kaut kas vairāk nekā sākumā likās. Es tiešām saprotu, ka Dievs visu dara manis nabaga grēcinieku dēļ, mūžīgo dzīvību man dāvādams ar savu dēlu, un visa viņa darbošanās ir ap mums, un mēs esam viņa gods. Tas, ka viņa vārds izdara pie mums savu darbu, savu mūžīgo, brīnišķīgo darbu, ka mēs nabaga grēcinieki saņemam mūžīgo dzīvi, to iemantojam, tur ieejam. Ko vēl vairāk mēs varētu zināt? Bet to mēs zinām. Un tas ir arī mūsu prieks, kas mūsos piepildās, un mūžībā, protams, viņš sasniegs savu pilnību, bet jau tagad tas īstenojas.
Nu jā, un nu vēl paši pēdējie tad 2 panti varbūt līdz 18. mēs lasīsim. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no Tēva, viņš jums dotu. Es jums to pavēlu, mīliet citu. Nu, 16. pants sasaucas ar 7. pantu. Protams, mēs par viņu tā kā neizrunājam līdz galam šo lūkšanas daļu. 7. saka, ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no Tēva, viņš jums dotu. Tātad, brīnišķīgs 7. panta apsolījums. Visu, ko vien gribēsiet, jūs varēsiet lūgt, un tas jums notiks. Bet šeit viņš to sasaista ar augļiem. Nu jā, pavisam vienkārši tas būtu vispirms saprast to Tēva prātu un Tēva gribu pie mums, kur mēs lūdzam tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Un tavs prāts, lai notiek, tas ne mūsu prāts, lai notiek. Ka mūsu prāts ir pakļauts Dieva prātam, Dieva gribai, un lai varētu šie augļi ienākties. Mēs paliekam Jēzu, mēs gribam viņus nest. Un tad tas ir tas, ko mēs gribam, un tad tas ir tas, ko mēs lūdzam. Pēc Dieva prāta lūdzam, un tiešām tas notiks. Cilvēks tā kā pirmo daļu gribētu pastumt nost šim teikumam, ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos. Tas šeit ir tas priekšnotikums. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos. Ja mēs dzīvojam, šie vārdi mūsos dara savu darbu, tad jā. Un ja viņi dara savu darbu, tad mūsu lūgšanas ir turpinājums tam vārdam, kas mūsos paliek. Mūsu lūgšanas ir turpinājums tiem vārdiem, kuros mēs paliekam. Palikdam Jēzu. Tie nav vairs mūsu vārdi. Viņš nav teicis, ja jūs paliksiet pie sava un jūsu gudrība jūsos paliks, tad varēsiet lūgt, ko jūs gribat, tas jums būs. To viņš nav teicis. Viņš teica, jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos. Jūs nepaliekat pie savām domām, un jūsu domas nepaliek jūsos. Bet jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos. Tad jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat, un tas jums būs. Un tas mērķis, lai tas viss varētu īstenoties un piepildīties, ir augļi, ko viņi nes, un šie augļi paliek. Nu, kaut kā šodien man varbūt nav tie labākie tādas ilustrācijas. Bet, ja piemēram, Ernest, jums taču sezonu tur ir kādi strādnieki, vai ne, kas kaut ko palīdz. Un tas mērķis ir saprotams, uz ko tas iet, lai tad viss tas kopīgais darbs uz priekšu tiek, un lai piepildītos tas, uz ko tie strādnieki ir ņemti un līgti, vai ne? Un ja viņš nāk un lūdz kaut ko tādu, lai viņš var īstenot to darbu un to mērķi, kuram tas kalpo, viņš vienmēr taču dabūs. Ja viņš nāks un lūgs kaut ko citu, tad dabiski Ernest prasīs, bet kāpēc tev to vajag? Vai ne? Un
Nē, nu, var jau būt, ka arī daudz ko Ernests iedos savā sirds mīlestībā un labprātībā arī, nu, ko varbūt arī nemaz nevajag, ja? Bet droši vien ne visu. Bet tas svētīgais un tas labais būs tieši tas, kas kalpos uz to mērķi jeb augļiem. To visu, jā, to visu. Ko tu, Jāni, tur? Nu, kaut kā man tā liekas, ka latvieši ir tā kā diezgan liela imunitāte pret šādu leksiku jau iegūši. Jā, man tā šķiet. Protams, varbūt kāds vēl ir palicis, bet esam izslimojuši to kaiti. Nu jā, tā tad, nu varbūt tas, es saku, nav veiksmīgākais piemērs un nav labākais, bet nu, tādā ziņā, kā, piemēram, vecāki var prasīt bērnam, nu kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Nu, bet ja vecāki, ja vai bērni pateiks vecākiem, nu, piemēram, nu man vajag, nu es nezinu, kaut ko, piemēram, datoru. Jo viņam to vajag mācībā. Protams, ka vecāki nopirks. Ja viņš pateiks, man vajag datoru, lai spēlītes spēlētu. Nebūs. Jā. Jā, pateikt viņš var, jā. Tātad, bet ja viņš ir palicis, kā saka, dzīvā saiknē un paklausībā saviem vecākiem un zina vecāku gribu, un zina, ko vecāki pirks un ko vecāki grib viņam dot vai ko negrib dot, tad viņš arī tādas muļķības nelūks. Un var arī pats nemaz negribēs. Bet lūks to tikai, ko vajag, nu, tanī ziņā. Nu, drusku tajā virzienā skatoties, ka te nav tā, nu, ka tie ļaudis, kas varbūt, nu, tagad paliks Dieva vārdā un vārds paliks viņos, bet viņi tomēr gribēs kļūt miljonāri. Piemēram. Nē, nu, var jau būt, ka arī miljonāri ir vajadzīgi, bet ka viņš, nu, tad ar savu dievbību nevis uz mūžīgo dzīvību tieksies, bet pēc mantas. Nu, tad viņš var brīnīties, kāpēc tas tā nenotiek. Jo viņš jau nav palicis Kristū, un viņa Kristus vārdi nav palikuši viņā. Viņš nav neko sapratis. Viņš nav sapratis daudz ko. Nu jā, nu tie tādi varbūt tādi neveiksmīgi piemēri, bet nu es ceru, ka tas lielais piemēru daudzums kaut kādā veidā tomēr to domu dara drusku skaidrāku. Kas vēl ir? Ne jūs izraudzījāt mani. Un šeit ir, nu, savā ziņā norāda uz to laiku, kad mācekļi tikko iepazina Jēzu. Viņi teica, mēs esam atraduši Kristu. Viņi visi saka, mēs esam atraduši. Viņi iet pie viena, mēs esam atraduši viņu, ved citus. Bet šeit Jēzus saka, ne jūs mani izraudzījāt, es jūs. Viņš parāda, kā īstenībā šī lieta notika. Ka nevis mēs esam viņu izredzējuši vai izvēlējuši, vai kā kādreiz sektāni saka, pieņēmuši par savu personīgo pestītāju. Viņš mūs nav grēcniekus ir pieņēmis. Un tas parāda, ka savā ziņā mūsu pestīšana ne tikai sākumā, nu šeit viņš norāda uz sākumu, ir atkarīga no viņa, bet arī visu dzīvi, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Arī tad, kad jūs esat jau kā zari. Kad jūs jau esat. Bet ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, lai jūs ejat un augļus nesat. Un ka jūsu augļi paliek. Šī ir brīnišķīga lieta, kas parāda mums bauslības skaisto pusi. Ļoti skaisto. Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Kad mēs latviešu valodā mācāmies baušus, mēs lietojam ļoti neparastu gramatisku izteiksmes formu.
Tev būs, tev nebūs. Nu, citās valodās varbūt tas ir iztulkots kā vienkārši pavēle, tur nezodz, nevis tev nebūs zakt, nepārkāp laulību, nevis tev nebūs laulību pārkāpt, neslepkavo, nevis tev nebūs noslepkavot. Ja? Nu, jaunie tulkojumi. Šī nākotnes forma parāda, cik bauslība ir stipra. Tā nav tikai pavēle, ka to nedrīkst darīt, bet tas ir arī apsolījums. Būs tāds laiks, ka tu vairs to nedarīsi un nedomāsi un nerunāsi un negribēsi, un tas tavā prātā nenāks. Tev nebūs. Tas nav tikai aizliegums, bet reiz arī apsolījums, ka šie baušļi piepildīsies cilvēkam. Tas ir šī lielā un priecīgā lieta, par kuru Jēzus runā, bet es jūs izraudzīju un liku. Tā bija viņa pavēle. Un šī ir Dieva pavēle, mūžīgā dzīvība, viņš saka. Ka šis Dieva bauslis piepildās, notiek, Dieva vārds izdara savu darbu pie mums. Tā ir baušļu skaistā daļa. Kā mācekļi iet un augļus nes, un šie augļi paliek, un tad, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā, no Tēva viņš jums dotu. Un tālāk viņš saka, es jums to pavēlu, mīliet citu. Nu, jā, varbūt atkal mazs pavisam īsts atgādinājums par to, ka grieķu valodā vārda mīlestība ir trīs, latviešu vārdam mīlestību, apakšā Bībelē stāv trīs grieķu vārdi mīlestība, kas nozīmē dažādas mīlestības veidus, un šī mīlestība, kas šeit ir šī upurēties gatavā mīlestība, nevis kaut ko iegūt sev, bet par kaut ko sevi atdot. Tāda mīlestība. Nevis mīlestība, kas vēlas iegūt sev, vai mīlestība, kas vēlas būt vienkārši kaut kur blakus, bet mīlestība, kas ir gatava sevi upurēt un sevi atdot. Nu, tātad tas ir tāda maza piebilde. Tātad, paliekot Kristus mīlestībā, tajā iededzināti, mēs arī mīlam citu un esam gatavi kalpot citam. Jā, tā tas kaut kā notiek. Te mēs apstājamies. Varbūt te ir kādi jautājumi vai piebildes. Jā, tā kā Rainis teica, vai ne? Ko viņš teica? Var kaut var dot, kaut var ņemot, dodot, ko tas neatņemam. Un tas tā, bet Dievam tas tā ļoti Bībeli tā labi saglabājās. Jā, vienīgais tāda piebilde par Raini. Rainis runāja kā pagāns. Viņš runāja kā pagāns, un tā ir pagāna doma. Dod un tev tiks dots. Tas ir sēns pagāna teiciens. Kāpēc pagāni dara labu? Lai mantotu labu. Ja tu dari sliktu, tu manto sliktu. Bet tu dari labu nevis mīlestības dēļ, bet tādēļ, ka tu sevi mīli un tu gribi sev labu. Tā ir pagāniska domāšana. Rainis viņu ir izteicis skaistā dzejolī un ir jau labi un pareizi. Labāk, ka tā nekā ņemt, vai ne? Tādā izņā. Bet tā ir tāda, vienalga tāds pagāna sautīgums tur iekšā, ka viņš ne jau dod tā otrā dēļ, bet sevis dēļ dod. Un tas nav mīliet citu. Tas nav. Tas ir mīliet sevi pašu. Sevi mīļo
priekš sevis mīļā, bet citādi nevar sevi mīlēt, ka tikai kādam vēl varbūt labu izdarot, lai visi būtu mīļi. Visi man labi bija, kad es pati labi biju. Jā. Tā ir tāda pagāniska domāšana. Viņa, tas ir tas augstākais, uz ko pagāns ir spējīgs, bet mīlestība pat tad, ka viņa saprot, un tas atkal ir kristīgs izteiciens. Neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Tas nav vairs pagāna izteiciens. Tas ir kristiešu. Tāpēc, ka kristietis dara labu arī tad, kad viņš zina, ka viņš par to nesaņems ne pateicību, neko, drīzāk otrādi sliktu. Bieži vien, jo pasauli nesaprot tos labos darbus, kas ir. Bet viņš vienalga dara, tāpēc, ka viņš mīl. Viņš vienalga dara. Un tur ir tā kristīgā mīlestība atšķirs no šī pagāna patmīlas, kur viņš arī pat otram dara, domādams, ko viņš no tā var gūt. Dodot gūtais neatņemams. Dodie viņi otram dod. Tas jau, tas vienkārši sakot, tāda, ka tu varētu noturēties, kā saka, vidusšķirā. Jā. Ka tu varētu noturēties vidusšķirā, nenokrīt līdz ubagu tarbai. Tā, savā ziņā, tas ir tā kā Salmans saka, divas lietas dod, pārmērīgu bagātību man nedod un nabadzību ar nedod. Tas ir, apmēram tas ir tā, jā. Ka es sāktu zakt, jā. Vai pārāk liela bagātība, ka es teiktu, kas tāds Dievs? Es pats tāds varens. Un, tas ir, to tā varētu vēl saskatīt, jā. To bez manis jūs nespējat, tas ir pilnīgi skaidrs un saprotams, ka Dieva lietās un garīgās tur, pilnīgi mēs nespējam uzīt. Jā. Bet, laicīgajām, kā mēs kaut ko darām, kaut kas notiek, bet nezinu, kā to viss ir daudz attiecās. Tie visi vienalga ir darbi, ko mēs bez Tēva nevaram darīt. Ja? Mēs nevaram nevienu dienu dzīvi pamosties, ja Dievs mūs neuztur. Ja Dievs mūs neuztur, ja Dievs nav labprātīgs, mēs zinām, ka cilvēks, viņam daudz kas jādara, Dievs viņam dod gan spēku, gan gudrību, un tur mums ir jāstrādā viss, kā saka, vaigas viedros, gan savu maizi ēdot, gan tuvākiem kalpojot. Jā. Tas viss tā ir. Bet tas viss arī nekas nenotiek bez, tur tieši tāpat var pateikt, bez manis jūs nieka nespējat darīt. Tas ir tā, kā kādreiz cilvēki pavisam tādi neprātīgi, viņi saka, bet tas ir viss šitā manām rokām darīts. Un, kā bija? Jā, tu atceries, kā Astra par savu brāli stāstīja. Kad viņi savam brālim stāstīja par Dievu, viņš teica, kāds Dievs viss pats ar savām rokām. Šis dārs ir, to es ar savām rokām esmu iestādījis, šī māja, to es ar savām rokām esmu uzcēlis, šī manta, to es ar savām rokām esmu nopelnījis. Un visu laiku viņš ar šitām savām rokām. Un neklausījās neko par Dievu. Un tad pienāca diena, kad viņam rokas atņēmās. Un viņš nevarēja ūdens glāzi piecelt pie mutes. Viņš tā kā tie drausmīgie dzērāji, drausmīgajās paģirās, dvieli lika ap roku un ap kaklu, un ar otru roku vilkdams varēja tikai piecelt glāzi, pie mutes klāt, neizlaistīs viņu. Un tad viņš teica, nāc, māsiņ, stāst man par Dievu. Kur viņš bija Dievam acīs pļāvis, es taču pats ar savām rokām šito te. Pats, ko tad man tas Dievs? Es taču šitām rokām visu. Bez manis jūs nieka nespējat arī šī ziņā. Pilnīgi noteikti. Ja Dievs nav neuzceļ, tad vēl cilvēks pūlis. Jā, tā ir. Un pat ja viņš varētu visu kaut ko, Dievs viņam ļauj, es nezinu, nes kādus varoņdarbus veikt, tad tas ir tāpēc, ka Dievs viņam ļauj. Ka Dievs viņam to svētī. Tas ir,
pilnīgi skaidrs, ka arī radības kārtībā mēs nemirkli nedzīvojam, neesam pašpietiekami. Tas viss ir no Dieva, katrs elpas vilciens. Tas, ko mums Dievs dod, jā. Tas lūzums, ne lūzums, bet tāda robeža varētu būt pie Bābeles torņa, kur vēl cilvēki to darīja neapzinoties, ka paši vareni. Man vienkārši asociācija ar tām rokām. Jā. Kaut kā un pēc tam varbūt, vai tas pārāk attālināt? Es domāju, tas Bābeles torņa precedents, viņš, protams, rāda. Mēs būsim kā Dievu un nekas nebūs, mums, kā saka, arī Dievs redz, nekas nebūs iespējams no tā, ko viņi grib. Jautājums, ko viņi grib un vai tas ir labs, ko viņi grib, vai viņi ar to būs laimīgi. Tas cits jautājums ir, jā. Bet to, ko viņi grib, viņi sasniegs, jā. Un diemžēl nekas labs tas nav, jā. Un tāpēc Dievs to visu sajauc, bet tur tas ir. Tie cilvēki, viņi paši būs kā Dievs. Viņi mēģina to civilizācijas tādā veidā to visu īstenot. Protams, ne jau katrs atsevišķi var būt tik daudz, bet paskat, ko mūsu civilizācija ir spējusi. Tā Bābele par to var tikai, ka saka, viņai pat visdrosmīgākajās fantāzijās nekas tāds sapņos nerādījās, ka šodien mums jau ir ikdiena. Savā ziņā, jā. Tas beigu precedents ir tā Bābele atkal, jā, garīgā ziņā. Jā. Bet tas kungs atkal nāks un sajauks to visu. Tur nebūs citādi nekādi. Jā. Tā, mīļie, pie tā mēs apstājamies.